Klubā, kur pēkšņi ienests novus galds. Mēs esam klubā 4 balti krekli, ar kuru ir līdzīgi kā ar privāto dzīvi vai ar seriāliem. Neviens neskatās un nelasa, bet visi kaut kā zina, kas tur notiek. Tāpat ir ar 4 baltiem krekliem, kuros pat visizsmalcinātākie un izvēlīgākie klubu gājēji reiz pa reizei attopas kaut kādā brīdī pēc pusnakts, kaut vai lai izmērītu latviešu mūzikas temperatūru vai satiktos ar īstiem cilvēkiem. Ir versija, ka 4 baltos kreklos ir redzama latviešu mūzikas patiesā seja. Mums diskvalificēja, jo mēs nebijām no rajona, mēs bijām no pilsētas. Bet mūs tur pieņēma tajā pasākumā Rucavā, tas notika Liepājas rajonā, Rucavā. Un pēkšņi tarifikācijas komisija attapās, kad mēs neesam no rajona, mēs no pilsētas. Paldies uz redzēšanos. ČBK, kā mēs viņu saucam saīsinājumā, visi ir čebureki, ja. Man vēl nekad nav atstājuši nevienas negatīvas atmiņas, jo es vienkārši ir daži gadījumi bijuši tādi, kad atmiņa vienkārši nav, tāpēc es nevaru vienkārši pasūtēties par to, ka man ir kādas negatīvas atmiņas. Un šeit ir īsti latviešu mūzika, šeit ir tas, ko latvietis klausās, šeit ir tas, ko latvietis spēlē, un vispārējais ir maznozīmīgi. Krekliem 6 gadu laikā izveidojušās vienlīdz daudz rakstītu un arī nerakstītu tradīciju. Viena no tām, ja reiz esi te iekļuvis, ārā tiec jau agrā rīta stundā, un jubilejas nakts nebija izņēmums. Agrā rīta stundā.